Labdien! Šodien es gribu pastāstīt, kā izskatās decembris no astroloģijas viedokļa. Gribu atgādināt, ka tās būs kopējas tendences gan visiem, gan katrai atsevišķai zodiaka zīmei. Bet, protams, ļoti daudz kas atkarīgs no jūsu individuālas kartes. Kā izvietotas planētas jūsu kartē. Un tad, protams, būs skaidrs, cik liela vai maza mēra tas attieksies arī uz jums. Bet runājot par decembri, Saule mums atradīsies strelniekam. Mēneša sākumā un tikai mēneša beigas pāries uz mežāzi. Strelnieka Saule ļoti aktīva un tad, protams, pirmām kārtām strelnieki izjutīs to aktivitāti un enerģijas piepludumu, bet arī pārējiem gribēsies kaut kur doties, kaut ko pamācīties, jo principā strelnieks mums ir saistīts arī ar ārzemēm un ar ceļojumiem. Tā kā tāda tendence un vēlme kaut kur aizceļot noteikti būs visiem. Šeit pat mums atradīsies arī tāda planēta kā Mars, un Mars mums ir ļoti aktīvs, tas mums saistīts ar mūsu darbībām, ar mūsu rīcībām. Protams, jūsu Mars var būt arī lēnāks, ja, piemēram, viņš atrodas Jaunavā vai Mežāzi, bet strelnieks pats par sevi saistīts ar ugunīgu stihiju, un Mars planēta arī ugunīga. Tāpēc tas salikums ir ļoti veiksmīgs. Ja jums ir vēlme un ir iespējas kaut ko uzsākt šajā periodā, tad noteikti varat to darīt, jo astroloģiski Mars dos tādu atbalstu. Jo šeit viņš ir uzstājīgs, viņš var pastāvēt par savu viedokli, par saviem mērķiem, un, protams, viņš ir aktīvs, tātad var tos mērķus arī sasniegt. Runājot par mērķiem un par vērtību sistēmu, protams, jāpieskarās tādai planētai kā Saturns. Saturns decembrī atradīsies zivīs, un runājot par mērķiem mums jāuzstāda intuitīvi. Klausamies savu iekšējo balsi un mēģinam sajust, vairāk sajust nekā izdomāt mērķus, un tad jūsu mērķi būs tie īstie. Tālāk, ja mēs skatāmies, kādas zīmes varbūt vairāk būs tādas aktīvākas decembra mēnesi, noteikti var pievērst uzmanību skorpioniem. Jo skorpiona decembrī atradīsies dažādas planētas, tā izskaita Venēra. Un Venēra mums ir saistīta ar mīlestību, ar attiecību tēmu un ar finansēm. Atrodoties skorpiona, var teikt, ka viņa dos lielāko enerģiju mūsu izpausmēm partnerattiecībās. Bet, diemžēl, Venērai šeit ļoti tā nepatīk atrasties, tāpēc, ka viņa nevar izpausties ļoti labvēlīgi. Visiem tā ir diezgan greizsirdīga, Venērai vēlas visu kontrolēt, tā skaita savu partneri. Tāpēc esiet uzmanīgi pret saviem partneriem un mēģiniet tomēr kontrolēt vairāk savu Venēru, savas izpausmes, nekā savu partneri. Ko mēs vēl ļoti daudz darām savā ikdienā? Mēs daudz runājam. Par runāšanu, par domāšanu, par informācijas plūsmu ir atbildīga tāda planēta kā Merkurs. Merkurs atradīsies mums Mežāzī. Un komunikācija šeit nebūs ļoti ātra, viņa nebūs ļoti plūstošā un nebūs arī filozofiska, tā ka, piemēram, bija kamēr Merkurs bija strelnieka. Bet šeit Merkurs ir tāds ļoti lietišķs. Viņam patīk vairāk runāt par lietu, par konkrētam lietām. Viņš ir ļoti precīzs, tāpēc arī, ja jums ir iespēja vai ir nepieciešamība kaut ko mācīties, tad jūs varēsiet informāciju apgūt labāk un precīzāk. Tāpat arī viss, kas saistīts ar dokumentiem, noteikti tad arī vajadzētu un varētu kārtot decembrī. Bet līdz 15. datumam. Kāpēc līdz 15. datumam? Tāpēc, ka tajā datumā Merkurs mums paliks retrogrāds. Retrogrādais status Merkuram, par to ļoti daudz raksta. Es teikšu tā, ka nevajadzētu no tā kaut kā baidīties un pēkšņi tajā periodā vispār izvairīties no komunikācijas, no kontaktiem, no satikšanām. Jo īsti tas nav iespējams arī, ja, bet vajadzētu ņemt vērā, ka šī planēta ir ļoti ātra
un vairākas reizes gadā Merkuram ir retrogrāds status. Tas nozīmē, ka tas viss paliek nedaudz lēnāk. Varbūt pārāk daudz informācijas, un jums vajadzēs vairāk enerģijas, lai to informāciju izfiltrētu. Mums jāatceras, ka dzimst cilvēki arī tad, kad Merkurs ir retrogrāds. Un daudzi no mums arī ir ar retrogrādu Merkuru. Lūk, tad šis periods viņiem būs tieši otrādāk, tieši labvēlīgs. Tāpēc viennozīmīgi teikt, ka nav vēlami kaut kādas darbības, tā mēs nevaram teikt. Labāk paskatīties savu individuālo kārti un paskatīties, kāda statusa ir jūsu Merkurs. Vēl gribu pieskarties emocionālam fonam. Par to ir atbildīga tāda planēta kā Mēnesis. Šī planēta ir ļoti ātra, ļoti kustīga, un noteikti jūs zināt, ka ir tāds speciālais Mēnesis kalendārs, jo šī planēta mēneša laikā viņa paspēja apiet visu zodiaka zīmi. Ja Saule to var izdarīt pa 1 gadu, tad Mēnesis to paspēja pa 1 mēnesi. Un ir, pēc šī kalendāra spriežot, ir tādas dienas, kuras skaitās emocionāli nelīdzsvarotas. Tādas dienas būs, protams, arī decembrī, un ja mēs runājam par datumiem, tad lūdzu pievērst uzmanību 2., 6., 9. un 12. datumam. Lūdzu savas emocijas drusciņu vairāk kontrolēt, jo tiešām tas var aizpeldēt kaut kur ne tur, kur gribētos. Un tagad es gribu pieskarties katrai zodiaka zīmei atsevišķi. Vēlreiz gribu atgādināt, ka tās būs kopējas tendences. Tātad auni. Auniem decembris būs saistīts ar partnerattiecību tēmu. Tur, kā es jau minēju, arī iepriekšējās reizes atrodas tāda planēta kā Hirons, kurā saistīta ar partnerattiecībām, ar diplomātiju, ar ļoti taisnīgām lietām. Auniem pēc tendences, pēc savas būtības, auni ir diezgan impulsīvi un diezgan sarežģīti. Viņiem var risināt savas attiecības diplomatiski. Bet Hirons turpinās jūs mācīt būt elastīgiem un rast kompromisus saistībā ar saviem partneriem. Runājot par vēršiem, tur turpināsies ceļot 2 planētas, Urāns un Jupiters, tāpat kā jau tur pievienojas arī baltais mēnesis, kas dos vieglumu un atbalstu no augšas. Runājot par Urānu, kas tur atradīsies vēl dažus gadus, tad, protams, vēršiem vajadzētu būt pacietīgiem, jo Urāns daudz maina, daudz transformē un liek vēršiem iziet no savas komforta zonas. Tāpēc esiet lūdzu pacietīgi. Tās periods jums vēl kādu laiku paturpināsies. Bet pēc tam tiešām viss būs pavisam savādāk. Turpat atrodas arī planēta Jupiters, lielas laimes planēta. Šī planēta nāk parasti ar lielām dāvanām, ar jaunām iespējām, tāpēc lūdzu nepalaidiet to garām. Runājot par viņiem, gribas pateikt, ka viņi būs kaut kādas ļoti nopietnas un svarīgas izvēles priekšā. Un būtu ļoti vēlams, lai jūs savu izvēli darītu vairāk balstoties uz savu prātu, nevis uz emocijām. Īpaši mēneša beigās emocionālais fons viņiem var būt negluži līdzsvarots. Vēžiem decembris izskatās ļoti darbīgs, būs daudz darbiņa, uz mēneša beigām periods paliek nedaudz traumatisks, tāpēc lūdzu esiet uzmanīgi un saudzējiet sevi. Lauvas decembrī saskarsies ar nestandarta situācijām, ar ļoti interesantām lietām. Un būs ļoti lielas pārdomas, vai piekrist vai nē. Pēc zvaigznēm spriežot, jūs varētu noriskēt, un lielākā varbūtība ir tā, ka viss sanāks ļoti veiksmīgi. Jaunavam decembris būs vairāk saistīts ar ģimeni un visam tuviem cilvēkiem un ģimenes lietām. Tā kā lūdzu varat pievērst uzmanību vairāk viņiem. Vēl gribu atgādināt, ka tieši jaunava atradīsies melnais mēnesis, kas tur ceļos diezgan ilgstoši, līdz 9 mēnešiem viņš uzturās viena zīme. Tātad jaunavas var sastapties ar dažādām provokācijām un nestandartām situācijām un iluzorām situācijām. Tāpēc arī lūdzu esiet uzmanīgi.
Visam pārējām zīmēm šeit es vēl gribētu piebilst, vajadzētu rūpīgi un saudzīgi izturēties pret savu fizisko ķermeni. Ja šajā periodā jums tiešām jūtīsies kaut kādas izpausmes neīpaši patīkamas, būtu labi aiziet un izdarīt diagnostiku. Runājot par svariem, mēneša sākums izskatās diezgan aktīvs un labvēlīgi aktīvs. Tātad jūs arī aktīvi varat piedalīties dažādos pasākumos, izbraukumos. Uz mēneša beigām enerģijām paliks mierīgākam. Vienīgais vajadzētu īpaši pievērst uzmanību naudas ieguldīšanai, ja jums ir tādi plāni. Skorpionam galvenā tēma decembrī būs partnerattiecības. Neskatoties uz to, ka šī zīme nav ļoti mierīga, tieši decembris jums izskatās ļoti harmonisks mēnesis. Strelniekiem decembrī būs aktuāla partnerattiecību tēma un tā saucamie klusi konflikti, kad cilvēki sava starpa nerunā, bet visu patur iekšā. Tas nav labākais risinājums, tāpēc būtu vēlams, lai strelnieki varētu atrast iespēju, kā savas emocijas un savas izjūtas izpaust, bet izpaust miermīlīga ceļā. Mežāži var saskarties ar konfliktiem darbām. No tādiem konfliktiem izvairīties nevajadzētu, būtu principā vēlams savu viedokli aizstāvēt. Nebaidīties no augstākstāvošiem, jo lielāka varbūtība ir tāda, ka tā ir pārbaude. Ja jūs varēsiet šo pārbaudi izturēt, kopumā šo mēnesi var pieskaitīt pie labvēlīgiem. Ūdensvīriem šis mēnesis, īpaši mēneša sākums, arī var atnest dažus konfliktus. Mēneša vidus principā būs jau vieglāks, un mēneša beigās vairāk jau varēsiet tiešām atpūsties. Tāpēc jums mēnesis ir gaidāms dažāds. Runājot par zivīm, turpināsies zivīm Saturna pārbaudījumi un kārtosies jūsu dzīve pēc Saturna vēlmēm, bet noteikti jums vajadzētu atcerēties, ka tas tiešām ir uz labu. Diemžēl varbūt jūs to sapratīsiet tikai ar laiku, bet pašlaik vajadzētu vairāk jums tiešām būt pacietīgiem un izturīgiem. Vēl ko es gribētu pateikt par zivīm, noteikti vajadzētu pievērst uzmanību tai videi, kurai jūs būsiet tieši decembrī, jo ļoti daudz kas būs atkarīgs nākamā gadā no tās vides, kuru jūs pavadīsiet šo mēnesi. Tas arī ir viss, ko es gribētu jums pastāstīt par decembri. Tā kā paldies par jūsu uzmanību un novēlu jums mīlestības pilnu decembri.